tuvojas pie galda, viņš nav. Jā, tā ir pieredze, jā. Un tas jau bišķiņ ar pieredzi gan atnāk, bet tas vispārējais jau, ka tu tiesā redzi, viss, tu vari izskaidrot konkrēti, kas viņam tur bija par problēmu. Tad jau tālākais, kur tagad esi bijis, labi. Āfrikā. Āfrikā, pareizi to Āfrikā Āfrikā, arī bija. vienkārši tas ir kosmos. Jā, Es ar tiesāšanu aizbraucu uz Nigēriju. Tajā laikā tas bija, tādā pīķī, tas bija viens no labākajiem tādiem turnīriem, armwrestling. Jā. Tad jau sāk parādīties citi grandi. Top 8 lēnām pazuda, tur pagrīdē. Tur tas Covid sākās. Tas arī, protams, daudz ietekmē. Bet tā Covid tas top 8 beidza pastāvēt. Es nezinu, varbūt viņš atdzims vai ne. Sveicināts sarunās no Pumpētavas. Esam atkal savā ierastajā vietā. Uz sarunu esam aicinājuši Latvijas pirmo gan senioru. Nē, tu biji gan juniors, gan seniors, gan master pirmais referī no Latvijas, vai ne? Jā, tā sanāk. Čau. Oļegs Grantimurovs, pirmais junior, master, senior tiesnesis armwrestlingā no Latvijas. Šobrīd arī galvenais tiesnesis, Latvijas galvenais tiesnesis tu esi. Head referīs tu toši nesi? Head referī, jā, Latvijā. Tā varētu teikt. Latvijas, jā, viennozīmīgi, bet arī viens no top G. Nu jau sāk kotēties arī pasaules tur rangos. Jā, kaut kādu brīdi. Vai forši? Jā. Tad, kā jāsāk jau ar pirmsākumiem, vai ne? Tātad, kā vispār Oļegs ienāca armwrestling pasaulē kā tādā? Kā tu līdz tam nokļuvi un kā tu beigās nokļuvi līdz tiesneša statusam? Jā. Čau visiem, kas skatīsies šo Oskaru. Es tagad mēģināju, kad tu interviju, es tā domāju, jāsāk atcerēties, jo tur būs jāstāst par kaut kādiem gadiem, kas bija pirms 11 aptuveni. Man liekas, ka 13. gadā mēs sākām trenēties. Es sāku trenēties. Es ieraudzīju kaut kādu vai interviju bija vai kaut kāds raksts bija par to, ka Latvijā ir armwrestling pasaules čempione, tā bija Žana Čingula. Es neatceros, kurš tas gads bija. Varbūt iepriekš viņa bija tur 2010. Es kaut kāds vecs raksts. Man liekas, kad ātrāk, varbūt tu kaut kādu vecu rakstu. Vecu rakstu atradu vai kaut ko, un tad domāju, armwrestlings, tas ir pamatskolā tur un vidusskolā tur. Mēs klausāmies, bet forši vajag pamēģināt. Un tad es aizgāju trenēties, neko nesapratu, kas kā jāstāv pie galda un kas vispār jādara. Tas bija pie uzvaras kādreizējā pārka, es nezinu, kā viņš tagad saucās. Arkādī? Jā, Arkādī, jā. Tur trenējās Amoliņš, tur trenējās un Antonovičs un visi vecie grandi, jā. Es nezinu par Thompsonu, vai Normans Thompsons tur bija, vai nebija. Anyway, tur aizgājās turien, jā. Un tā es sāku vispār iepazīties ar savu veidu, ja to var nosaukt par armwrestlingu. Nevis vienkārši tur palausties bārā vai kā, bet tā kā čaļi trenējās, ir savas kustības, ir kaut kādi rīki, ar ko to dara, ja? Tādā veidā. Es jau vairāk atceros, ka tu sāki jau pie Raimonda nākt, kur kādreiz bija Georgs Pīrets. Jā, bet tas bija vēlāk. Tas bija kaut kāds, es saku, 13. 14. gads. Nemaz tik sen tas nav. 11. 12 gadi, jā. Man liekas, ka tas ir nesen. Mēs esam bišķiņ vecāki nekā tev liekas. Jā, tā sanāk. Es jūtos uz 20, bet tā nav. Jā, es jūtos uz 20, mans locītos jūtos uz 60. Tev vecīts locis ir tādas, ka tas ir normāli. Tad jebkurā gadījumā tu sāki, es atceros, ka lausties, jā. Tad ar tevi arī man sanāca diezgan bieži palausties, jo mums kaut kad sanāca plus-mīnus vienā svarā bijām. Jā, bet tos, ka tu man visu uzvarēji. Es atceros vienu cīņu, kur es nošmaucu startu. False start bija? Tiesāja. Man liekas, ka es vēl pat bišķi iegrieztu. Tas bija vasarā gadījumā? Man liekas, ka tas bija kaut kāds Riga Open, kas bija kaut kur ārā. Lido tas nebija. Vai nebija Lidiņa, vai Lido, jā. Toreiz vēl atceros, man liekas, ka šis Oskars Baltmans bija kā tiesnesis tur aizgājis. Zini kā mums Latvijā tur sākumā, mēs jau tikai tur, labākajā gadījumā tur viens tiesnesis bija, kurš tur tā daudz maz izlika un malc. Tas pats, kas arī laužās. Jā, vai
Baltmans vai Antonovičs, es neatceros, kurš no viņa. Un es ar tādu bišķiņu jau tādu iegriezt plausus jūtu, un viņš jau saka, ready, go, un es jūtu, ka tu neskatos, un es tikai slauku, man vienalga. Jā, un tieši šis bija pagrieziena punkts, sapratu, ka nē, man nebūs, es nebūšu armwrestleris, es varētu būt tiesnesis. Nē, tur es atceros, bija kaut kādas sacensības, kur tu jau tā kā bez iepriekšējas tāds, sagatavošanās, cik tu zināji par noteikumiem, tam līdzīgi, pats laužoties, vai skatoties cīņas. Ko tu pats zināji, tad es atceros, ka tu jau sāki kaut ko tiesāt. Protams, pirmsākumos tev tur daudz lamāja, kā jau viss tiesas. Ko tur tas Oļeks atkal tur kļūdījās, bet Vajadzēja savu vietu izcīnīt. Nekļūdās jau tikai tas, kurš neko nedara. Jā, tad tas faktiski bija tas pirmsākums tiesnesim Oļegam. Jā, pirmais pats pirmie mači, ko es tiesāju, man liekas, ka tas bija tajā pat Georgā 5 mums bija gods. Tur bija Vladislavs Krasovskis, Kaspars Grāvis, es viņus tiesāju, nebija ne kreklu, nebija nekāda tiesneši par nekas, labi, ka saites bija vēl, tas bija foršs. Jā, un tad tos es tiesāju, es atceru, tā bija, man liekas, pirmā reize. Un tad vēl bija Ķīšezerā bija, man liekas, ka Tomsons tad bija prezidents, jā. Un viņš rīkoja tur sacensības Ķīšezerā, tajā spā vai kas tas bija kompleks, kaut kāds sporta bāzi. Un tur bija tad, tā pirmais tāds, kad es reāli tikai tiesāju visas sacensības. Un es atceros, un tagad atcerējos, Raimonds Antonovičs, viņš man katru reizi, kad es tiesāju, viņš saka, beidzot mums būs tiesnesis laikam. Tev tur sanāk kaut kas, un tu tur kaut ko saproti, tu tur kaut ko redzi, es domāju, varbūt, nezinu. Raimondam, viņam izdodās tos, viņam tāds pozitīvi, viņš māk iedrošināt īstenībā. Jā, un tikpat labi viņš māk arī atgādināt kļūdas, kas notika pirms 10 gadiem, viņš man atgādina joprojām. Mēs satikāmies tagad Šveicē, bija tas Swiss Open, un viņš saka, es atceros vēl joprojām. Es viņu slavenajā melnajā sarakstā. Visu laikās, jā. Es domāju, līdz mūža galam tur es būšu. No tā laukā nevar tikt. Tu nepamanīji piezīmi vienu tur. Elkoņu kaut ko. Es domāju, par ko viņš vispār runā. Bet, jā, tā forši. Tas jau bija labi 14. gads, un tad tu atceries, kurā gadā tu sāki aizbrauc, kad tu dabūji to junioru? Jā, es atceros, mēs 16. Tur bija tā, ka vēl pirms tam 15. gads. Mēs kārtīgi trenējamies ar Liepiņu, man liekas, ka tur bija arī Vlaģiks un Kaspars. Tajā Georga 5 mēs trenējāmies. Tieši armreslingam. Jā, varētu būt. Un tad to gadu es startēju Latvijas čempionātos un vienmēr paliku līdz 80 kategorijā, vienmēr paliku 2. vai 3. aiz Kaspara, aiz Grāvi. Labi. Tur neko nevarēja viņam izdarīt. Bet ar pārējiem es varēju cīnīties, tā kā, tik švaks, nē, bet Latvijas līmeņi. Jā. Un tad 16. gads, mēs aizbraucām, bija pasaules čempionāts Bulgārijā. Un mēs ar Raimondu Liepiņu aizbraucām uz turieni, viņš tur laikam startēja, es vairs neatceros, bet es aizbraucu vienkārši uz pāris dienām uz semināru. Un galvenais, kad pats interesantākais ir tas, ka mūsu sportisti jau, tā pati Žanna un Jānis un Raimonds un Antonovičs, viņi tur jau startēja ilgāku laiku un bija jau uz pasaules čempionātu, bet neviens no viņiem nebija uz semināru īsti aizgājis, uz certifikāciju. Vai arī bija, bet viņiem kaut kas tur nesanāca. Un neviens īsti man neko nepateica, kas tur vispār, kas ir sagaidāms. Informācijas arī maz bija tajā laikā, es nezinu. Bija, vienkārši nemeklēju to informāciju. Un tā kā es aizgāju uz turieni, man saka, tagad jātiesā. Tur stāv 2 tiesneši, tajā certifikācijā, tajās, Tur stāv 2 tiesneši, un viņi tev tēlo, ka viņi ir armresleri, un pie reizes arī tevi testē. Un es atceros, ka man iedeva, man saka, tur vajadzēja pirms tam uzrakstīt, uz ko tu iesi uz kādu klasi, juniors, seniors vai masters tu gribi, lai tev, pārbauda. Un, protams, es uzrakstīju juniors, jo, tas ir pats zemākais, kas var būt, jo neviens neko nezina. Un tad es atceros, ka tur bija sieviete, kas mani testēja, un man iedeva Krievu vienu. No Krievijas vienu tiesnesi, kurš bija tā kā pirmais, un es biju 2. Un tur, protams, ir jārunā angliski, un tas Krievs viņš neko angliski nemāku, nesaprotu.
Varbūt viņš tiesāt arī mācēja. Un es skatos, ka viņš viņš pazūd pie tā galda, viņš nesaprot, kas jādara. Un es tur kā otrais tiesnesis, kurš īstenībā pēc noteikumiem nedrīkst vispār neko baigi tur rādīt, tikai plaukstu vai ir plaukstu ieliekt vai nē, ja, un tā. Un es viņam sāku kaut ko tur palīdzēt, un tad viņi tā kā pamanīja, ka es kaut ko saprotu no tā, viņi man tā kā nomainīja. Man uzlikā pirmo, un viņu kā otro, un es tur angliski kā mācēju, devu kaut kādas komandas, ko es atceros un sapratu. Un, un tad es to junioru kategoriju man iedevu. Es domāju, ka man uzdāvināja, jo es tur tā īsti, ka visiem deva aptuveni tā. Labi, tos juniors, to daudziem, man liekas. Tur ir tā, ka, ja tu atnāc uz turieni, jo tiesneši vienmēr trūkst, lai arī kā, bet es nezinu, kā tajā laikā bija. Jā. Labi, tad tu dabūji to junioru, un kādu līdz tur bija tā kā armijā beigās dabūja savu ranku. Tad sanāk tā, ka 16. gads tas bija tas, es netiesāju tajā čempionātā, jo, es nezinu, man bija nopirkts, atceros, Raimonds bija nopirkts biļets, kad pēc testēšanas jau jābrauc uz mājām, tā kā nebija, nebija viesnīca nekas īsti. Un tad, man liekas, ka tas bija 16. gada parasti, kad čempionāts notiek. Septembrī, oktobrī, ja, tad tas jau gada beigas. Un 17. gadā es aizbraucu uz Eiropas čempionātu Polijā. Man liekas, ka bija Katovice. Tas kaut kāds marts, aprīlis. Kaut kas, jā. Un uz turien aizbraucu, un tur jau es sāku tiesāt normāli, tiesāt sacensības. Eiropas čempionāts. Vai tikai kā otrais? Man liekas, kā otrais es tur justīju. Nē. Un tad tur tajā laikā bija tāds Davids Sheets no Anglijas tiesnesis, kurš bija Eiropas galvenais tiesnesis. Un viņš ļoti daudz palīdzēja un iemācīja, kā vispār. Jā. Viņš palīdzēja, iemācīja, kā tiesāt, aicināja, pēc tam mēs aizbraucām uz Norvēģiju. Es neatceros, vai tu tad biji, man liekas, ka bija, ja? Bija. Bija Vlaģiks, Kaspars. Tāļa bija. Nē, tas bija jau vēlāk. Tas bija gadu vēlāk. Jā. Iepriekš Pašā pirmajā es nebija, jā. Raimonds, mēs četratā un Davids, un tad mēs aizbraucām, un tur viņš mums tur mācīja kaut ko, vienmēr sakot, no tā sākās, jā, 17. gads. Tā palielam. Bet man liekas, ka es 17. Man liekas, ka mēs bijām tikai 4. Raimonds. Varētu būt kā 18. gadā. Iespējams, tur bija vairāk čempionāti. To vairs atcerās. Uz nacionālo čempionu braucu. 17. gadā tas Eiropas čempions, pēc tam bija pasaules čempionāts. Arī kaut kur Eiropā notika. Man liekas, ka vai Bulgārijā vai Ungārijā. Un tad viss es jau biju tā kā iepazinies ar cilvēkiem, ar tiesnešiem, ar to galveno tiesnesi tajā laikā, to Davidu. Un visu, un viņi kaut kādā veidā laikam ieraudzīja, jo var uzreiz redzēt, vai tev ir tiesneša, tagad es pēc pieredzes varu teikt, vai tu vari būt tiesnesis vai nē, to var redzēt uzreiz. Jo daudzi cilvēki cenšas nāk uz čempionātiem, bet līmenis neaug. Tiesāšanas tieši līmenis. Viņš, uz vietas stāv. Es nezinu, kāpēc tā ir. Es neesmu izanalizējis un sapratis, kāpēc tā notiek. Jo ir tā, ka ja tu jau uzreiz saproti, pats pēc savas pieredzes var teikt. Jā. Tā kā tas līmenis uzreiz tiek sasniegts. Praktiski. Protams, tev tur pirmās reizēs tur gadās, kaut kāds. Ir tomēr tas stresiņš, satraukums, jau vēl kā tur no malas uzbļauj. Kā tu neredzi šito? Jā, tas ir, jā. Un tu sākumā varbūt, pēc tam jau to tā, tu to laidi visu gar ausīm. Tu esi pie galda, viņš nav. Jā, tā ir pieredze, jā. Un tas jau bišķiņ ar pieredzi gan atnāk, bet tas vispārējais jau, ka tu tiesā redzi. Viss, tu vari izskaidrot konkrēti, kas viņam tur bija par problēmu. Nē, ļoti svarīgi izskaidrot sportistiem. Nevis pie galda viņam skaidrot noteikumus tagad. Tā mums te noteikumos ir tas, kad ja tev tur plecs pāriet pāri galda centram, tad tas ir, tev viņam nav tas jāskaidro, tu pēc tam viņam var. Tas ir normāls, īstenībā labs, profesionāls līmenis, ja tu pēc tam vari tam cilvēkam izskaidrot, kāpēc viņš zaudēja, jo bieži... kāpēc lēmums bija konkrēti tieši kāpēc bija tāds lēmums, jā. Tas ir ok. Un tad, es saku, tie tiesneši
tiesnešu darbs, kāpēc es vispār, es gribēju palikt pusiņā, tā varētu teikt. Pirmais. Es sapratu, ka es nezinu, vai man nav motivācijas, nav tās kapacitātes, nav spēka vai kas, kad es tagad nebūšu pasaules līmeņa sportists, ja? Bet es varētu būt, dzirdot iedrošinājumu vārdus no citiem, pieredzējušiem tiesnešiem vai sportistiem, ka es varētu būt tiesnesis, ja? Varētu. Zinot jau vēl Deivids, jā, tu pieminēji Deividu Šīdu. Viņš ir vienkārši leģenda, jā, atceroties, cik kaut kādās tur sacensībās. Pārsvarā Norvēģijā, vienreiz Spānijā sanāca ar viņu. Jā. Arī toreiz, kad aizbraucām tiesāt. Mēs bijām trijotā, Natāļa, tu esi. Plus vēl bija, Deivids tur uzaicināts. Mm. Zinot to, kā viņš patiesībā, kad viņš skaidro noteikti, viņam, protams, patīk peldēt kaut kur arī riņķī. Aizpeldēt līdz 85. gadam. Jā, viņš jau tur, protams, visu viņš atcerās jau no pirmsākumiem, jā, no 78. Kurš bija 77? Nezinu, kaut kad ļoti sen. Uz krēkliem ir vēl virsū, taču, tiesneši krēkliem mums ir vēl gads, kad ir dibināts. 77. 77. Jā, es tagad sāku domāt 77 vai 78. Un viņš jau aizpeld līdz tiem pašiem pirmsākumiem reizēm tur stāstot, bet tad, kad viņš tiešām konkrēti kaut ko stāst un māca, un ja tu klausies, un, protams, valodu tu var saproti, jā, es personīgi no viņa baigi labi iemācījos. Jā. Jo viņš, tas, kā viņš izskaidro, saites es vēl aizvien sienu, tā kā man šīts iemācīja. Jā. Pie galda. Es tikai un vienīgi tā sienu. Tas ir labākais variants. Un man neviens nekad nav sūdzējies. Visi man vienmēr ir pat sportisti pateikuši, patīk, kā tu saiti sienu. Tas ideāls fingers, kārtīgi uzsiet saiti vienmēr. Jā, bet labi. Tas būtu tagad, es jau tikko pats kā šīts aizpeldēju bišķiņu prom. Labi, tad tu tev bija pirmais Eiropa, kur tu tiesāji. Jā, pēc tam pasauli tajā pašā gadā sanāktais 17. Jā. Un tad jau tur sākās faktiski arī tur aicināšana uz nacionālajiem čempioniem. Tu jau pieminēji Norvēģiju. Jā, uz Norvēģiju. Tas vispār bija, īstenībā visi, kas grib tiesāt un visiem, kam interesē ārmeslinga tiesāšana, tas ir tas, var ceļot par brīvu. Tev aicina, tu apmaksā visu. Kā visu, viesnīcu, ceļu. Un vēl iedod dienas naudu tev. Iespējams, pabaro. Jā. Tas nav 100%, bet parasti pabaro arī. Bet var ceļot, un es saku, tāpēc par šiem te gadiem es esmu izceļojies praktiski visu Eiropu un tā var teikt pasauli. Jo pasaules, pagaidi. Kur jau tālākais, kur tagad esi bijis? Āfrikā. Āfrikā? Pareizi, tu Āfrikā arī bija. Āfrikā vienkārši tas ir kosmos. Jā, es ar tiesāšanu aizbraucu uz Nigēriju. Un tu diez vai jebkad dzīvē tu vienkārši tāpat vien aizbraukt. Uz Nigēriju es nebraucu. Domā, kur es gribētu aizceļot? Davai Nigēriju. Nē, tev tur uzaicināja, tu toreiz viņiem nacionālo čempionu. Viņiem bija Āfrikas, visas Āfrikas čempionāts. Kontinentālais čempionāts. Tur bija, pagaidām tur tā Āfrika, viņa attīstās. Visas valstis, nav jau tur ir daudz valstis, es nezinu, cik 50, aptuveni, ja? Un piedalījās kaut kur, ap 20 valstīm. Tas līmenis viņiem, protams, vēl nav, bet potenciāls kā sportam, kā tādam augt, ir milzīgs. Āfrika, ja viņi tur ieguldīsies tagad, un ko viņi arī dara, un tur ir ģenētiski tādi cilvēki ar milzīgām, piemēram, no Malī es redzēju cilvēku, vienkārši parasti kā viņam pirksti bija, es nezinu, 2 reizes garāk. Viņš vienkārši tā kā speciāli iedzimis ārmeslingam vai kaut kādam sportam tādam spēka, ja? Milzīgas rokas, plaukstas, vispār ģenētiski, bez nekādiem papildu līdzekļiem, tur neizskatās. Viņi vienkārši tādi ir. Tas, ka pasaulē tādi cilvēki ir, kas ir ģenētiski, tas jau nenozīmē, ka tagad viņi visi ir kaut kādiem aizliegtiem preparātiem vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā tur ir baigais potenciāls un aizbraukt uz turieni un tiesāt viņš par kā galvenais tiesnesis tur būtu, mācīt viņus tiesnešus. Tu vēl arī kā semināru tur? Es semināru vadīju, jā, 2 dienas seminārs vai pat 3 dienas. Seminārs vien bija tikai 3 dienas? Jā, es sanāku pirmo dienu viņiem Nigērijas tiesnešiem tikai vadīju semināru.
Jā, ļoti labi viņi visi saprot angliski, jo tās kādreizējās angļu kolonijas, tā kā viņi tur zina angļu valodu un ļoti labi runā. Tad pirms čempionāta vēl vairākus, tur bija sanāk, man liekas, ka 2 dienas bija čempionāts. Ja es nemaldu, Nu, varētu būt, ja tas ir. Jā, un tur vismaz 2 dienas vajadzētu būt. Nu, padomāt, jā, tas ir kontinentālais čempionāts. Tur nebija tik daudz cilvēku, man liekas, ka bija ap 400 varbūt. Bet, tā kā tur ir daudz, mums ir ārmeslīgā daudz kategorijas, juniori, visi tur, invalīdi, disabled un viss, tur masteri, seniori, saucamie vīri un tā, tad tas viss, sanāk 2 dienas vajadzīgs. Nu jā, tad labi, 2 dienas. Ok. Bet tik daudz, piedod, Viss kārtībā. Tik daudz fotografējies es neesmu nekad vienā dienā. Vienkārši 1000 bildes, man liekas. Es vienkārši stāvu. Es tajā brīdī sapratu, ko nozīmē, ka kaut kādam slavenam, nezinu, tā varētu teikt, sportistam, tajā pašā ārmeslīgā, tur kaut kāds Larats vai, nezinu, Gasparīni, ka viņiem visu laiku jābildējās ir. Visi grib nofotografēties. Es nofotografējos ar visiem afrikāņiem, man liekas. Kas tur bija tie čempioni, visiem tagad mājās stāv bildi, pielikt pie sienas. Es te esmu ar Oļegu. Tas bija, tiešām, bet tas ir nogurdinoši īstenībā. Es nezināju, ka tas varbūt tik. Es notiesāju visu dienu, bet fotografēšanās man atņēma visu enerģiju. Man vienīgā bilde ir vislavenāko ārmesli ar Džonu Brzenku. Jā, tev ir? Man ir. Jā. Toreiz Norvēģijā viņš bija, es domāju, jāpielien. Obligāti. Jau nobildējās. Jā. Bet es jau toreiz tā skatījos, visi iet tur grib bildēties, bet viņš nekad neateica, viņš tur rokas sadod, tur iepauzē bildēs. Skatos, man viņa žēl tādā ziņā, bet tajā pat laikā, man liekas, ka tu jūties novērtēts tad, ne? Tu taču arī jūties uzreiz, ka ar tevi vēlās cilvēki nofotografēties, viņi grib pienākt pie tevis, apsveicināties, parunāties. Tu jūties tagad novērtēts, vai ne? Kad, es jūtos tā, forši, man patīkam. Patīkam taču. Nogurdinoši, bet patīkams. Vienalga, kāpēc viņi arī grib man bildēties. Varbūt tāpēc, ka es esmu balts un viņi ne. Varbūt. Vai arī tāpēc, ka es esmu tiesnesis. Tur, man liekas, 50 uz 50. Vai arī tas, ka tu biji zebras kostīmā tajā, tiesneša. Zebras kostīmā. Aptuveni tā, jā. Nē, bija forši. Tā kā kāpēc mēs pie tā atnācām, kad var no Latvijas, no mūsu mazās valstītes, kur mums ir, cik ārmesli ir 100, varbūt maksimums saskaitām, ja? Un cik tiesneši, ja mēs varam izrauties ārā no Latvijas visā pasaules mērogā. Nē, protams. Eiropa pasauli, tu esi tiesājis, Nigērijas čempionātu, tu esi tiesājis, kaut kur vēl pagaid. Es esmu bijis Āzijas pusē, kaut kādā aicināt, bet Malaizijā tu arī brauc. Malaizijā es biju, Ķīnā biju, un tajā pusē es biju. Tur bija par turnīriem, vai tur vienkārši bija kaut kas? Tur bija kādreiz top 8. Jā. Mazurenko rīkot, jā. Tas Ukrainas, viņš taisīja tos čempionātus, un tad bija arī, kā parasti ir supermači, un pirms supermačiem ir amatieru čempionāti, un tad mūs tur aicināja tiesāt gan amatieru čempionātus, gan supermači. Supermači tas nozīmē, ka divi top sportisti savā svarā vai, kategorijā tiekās, līdz tur 5 uzvarām, 6, ja? Atkarīgs no noteikumiem. Atkarīgs no tā formāta, jā. Tad tas tu esi ticis, runājot jau par tādiem supermačiem, turnīriem, jā. Vēl īstenībā tas nav nemaz tik sen atpakaļ, kad tu sāki. Pirmais tāds vēl, kas arī atceros, top 8. Tas bija tajā laikā tas bija diezgan... 18. 19. gads. Jo tajā laikā tas bija, tādā pīķī, tas bija viens no labākajiem tādiem turnīriem ārmeslīgi. Tad jau sāk parādīties citi grandi. Top 8 lēnām pazuda, tur pagrīdē. Tur tas Covid sākās. Tas arī, protams, daudz ietekmē. Tad tā Covid tas top 8 beidza pastāvēt. Es nezinu, varbūt viņš atdzims vai ne. Bet tad parādījās tas East West. Turks viens uztaisīja East versus West. Sportisti no rietumiem pret sportistiem no austrumiem. Tā tas domāts. Tas sākotnējais vismaz bija tā domāts. Jā, tas turnīra formāts bija.
Bet kur viņš ir to austrumu, kur rietumu puses atdalījies? Es nesapratu nekad Nezinu, reizēm. pa vidu. Bet viņš kā, Kartē viņš kā skatījās. kurā reizē, man liekas, viņš to karti novilka. Tad tu tagad skaitīsies no austrumiem, tu tagad nākošā reizē varbūt jau skaitīsies no rietumiem. Bet jā, Engins Terzī tad uztaisīja to East vs. West. Vēl jau bija arī Dubajā King of the Table. King of the Table aizmirst par tādu. Par tādu jau to aizmirs, jā. Bet es biju vienreiz tikai uzaicināts un arī tikai tāpēc, ka... Tu tur izglābi kaut ko, jo nebija tiesnesis. Jā, tur bija tā, ka King of the Table, tur pat Larats bija pats slavenākais, jā, ārmeslers pasaulē šobrīd. Viņam bija supermačs Bulgāra ar Cvetkovu. Tur bija tā, ka man zvana, man nekad neaicināja uz turieni. Es nezinu, aicināja cits tiesnešs. Un tad es eju, tad tā bija ziema, decembris. Gāju pa tepat Maronielu. Man zvana Raimonds Liepiņš un saka, klausies, tu vari rīt uz Dubaju atbraukt. Es vienkārši klausu tā kā filmā. Es saku, pagavišķi, man jāpiezvan, manai uzprasīšu vai kaut kādas nav darīšanas tur. Es piezvanu, viņi saka, protams, brauc. Tādu, izdevību nevar laist garām. Un nākamā dienā es jau biju Dubajā. Es tā dienu pirms vienkārši uzaicinu. Bija vienkārši. Lidop, jā, un tad tu pagaidi, tad tu pirmais tur nebija, tu vairāk tur kā otrais, vai netiesāji? Jā, vai ne? Jā, mani nelaida kā Tev pirmo. nelaida kā pirmo, tu tikai kā otro. Jā. Nu labi, vajadzēja otro tiesnesi uzaicināja, aizbrauc. Jā. Un tur tu arī es tiesāju savu, varētu teikt, slavenāko sportistu pie galda. Varētu tā teikt? Larat. Jā, pirmo reizi, jā. Bet ir vēl bijis, vai ne? Jā, tā nav vienīgā. Man liekas, ka es vēlreiz es vairs ne. Ar Petkovu es viņu tiesāju, ar Bulgārijā tas bija King of the Table, un īstenībā tik daudz tie mači ir tiesāti. Tu jau sāc ļoti jukt daudz. Kopā, pasaules čempionātā taču mums ir 7, 8 dienas. Un tu katru dienu vienkārši no rīta līdz vakaram tiesā. Tur atcerēties tos nav iespējams. Cilvēks, kas tur pie galda, jā. Tev tur vienkārši tās sejas nāk un iet. Un... Tūkstošiem mači ir tiesā. Jā, tas ir. Es domāju, ja tā padomā, tad... Tur noteikti varētu būt tūkstošiem. Parēķini, cik ir cilvēki. Tur 20 līdz 30 bieži vien kategorijās, jā. Cilvēki. Ja mums pasaules čempionātā ir pār pa 1000 dalībnieku. Tas ir, protams, viss kopā, gan vīrieši, sievietes, seniori, juniori, invalīdi un tā tālāk. Jā. 1300. Piemēram. Tas ir milzīgs daudzums. Jā. Te, piemēram, reizēm vienkārši notiesāt vienu Latvijas kaut kādu kausa posmu vai čempionātu, vienalga vai mūsu kaut kādu vietējo turnīru. Tur jau tu esi pārguris. Jā. Tās vienas dienas. Mums jau arī tas sanāk tā, kad mēs Latvijā mums tā kā trūkst tie tiesneši, tad mums jātiesā visu dienu, un tiesnesis stāv visu dienu. Aizskrien ātri, izdara darīšanas un nāk. Labākajā gadījumā līdz toaletē un atpakaļ. Jā, padzeries ūdeni. Darbiņš jāmīl. Darbiņš ir jāmīl. Tas ir tikai viss ārmeslīga tiesāšana kā tāda. Tas ir, ja tu viņu nemīli, tad tu nevar darīt. Nē. Ja tev labi, atnāk. Palīdzēšu, ja? Tā. Labi, tur tikai tāpēc, ka tu man paprasīji. Tāpēc arī tur vienkārši jāmīl tas ir. Nē, tā ir. Ja tu gribi to, lai tas sportam kaut kā palīdzētu, lai attīstās tur un pilnveidojās. Ja neskaita sportistus, jā, tad varētu būt otra svarīgākā daļa, lai varētu noritēt veiksmīgas sacensības. Tu domā, vispār tiesāšanas? Ne? Vai nevarētu būt tā, ka tiesnesis ir, labi, arī organizētājs. Jā, protams, arī organizators, tiesnesis un sportists. Tās ir, man liekas, tās 3 pamatlietas, kam ir jābūt, lai vispār varētu būt kaut kāds sporta veids. Jā. Tur pārējais, ja tur ir kaut kā tur skatītāji no malas, sponsori un tā tālāk, tas jau ir kaut kas cits, bet tas 3 tie pamatakmeņi, bez tā tu nevar iztikt. Kā jebkurā sporta veidā, ja tev ir likts tiesnesis, tad būs arī nebūs arī rezultāti. Jā, nevienam. Pirmkārt, sportists būs neapmierināts, otrkārt arī tie, kas no malas skatās, kas tur bija tikko. Jā, kas tas par sviestu, ko es tikko noskatījos. Lai saprastu, sporta veidi ir jāzina noteikumi, pareizi. Protams. Bieži vien
tas ir tāds klupšanas akmens sportistiem ir īpaši. Viņi nezina noteikumus, un tāpēc katru reizi mums ir semināri, mēs mēģinām pirms čempionātiem, pirms supermačiem. Tas pats East West, kas tagad notiek praktiski reizi pusotrā mēnesī, ja? Es 2. Katru reizi ir mēs atgādinām visiem sportistiem, tādi ir noteikumi. Atkal pa punktiem katru reizi. Un es domāju, ka tas tā arī turpināsies. Tas visu laiku būs jāatgādina, jāstāst, visu laiku jāstāst. Jo tāpat tās noteikumi arī mainās. Mēs, kā attīstās. Jo droši vien pirms 40 gadiem bija pilnīgi kaut kas cits. Protams. Kaut kā, it kā tas sporta veids un viss tas, kas notiek pie galda, ir tas pats. Bet noteikumi pamainījās, tāpēc, kad es nemāku izskaidrot. Pirmkārt, noteikti viens ir, lai, kāpēc noteikumu maiņas, lai padarītu, teiksim tā, cīņu godīgāku, līdzvērtīgāku. Jā. Noteikti, lai, piemēram, kāds nevarētu iegūt sev kaut kādu negodīgu pārsvaru pār kaut ko, tad, kāpēc, piemēram, varbūt tika, centrs tika, piemēram, norunāts, kur tiek nolikts rokām centrs, Piemēram, kāds varbūt ar garāko roku nevarētu, tas tur ar savu īso rociņu tur mēģina stiepties, tas savu garo roku pārvelk sev. Tas viss noteikti, tas ir galvenais, man liekas, iemesls, kāpēc maina. Noteikti arī no skatāmības viedokļa. Jā, labi, tas varbūt arī, lai būtu tās cīņas līdzvērtīgāks. Jā, tas uzreiz to padara cīņu arī skatāmāk. Tā kā mums ir, lai cilvēki saprast, kas pieņemsim, skatīsies pirmo reizi vispār un par ārmeslingu. Ka mums ir supermači formāts un noteikumi supermačiem ir pavisam, viņi nav pavisam citi, bet viņi ir citādi. Ir nianses. Ir nianses, jā, un mums ir tas WAF, Pasaules ārmeslinga federācijas pieņemtie noteikumi, kas ir ļoti strikti. Tā kā viņi ir ļoti strikti. Ja tev elkonis no palikņa paceļās vienalga cik, 1,5 milimetru vai, ja tu redzi tur gaismiņi, piemēram, tiesas redz, viss tā ir uzreiz piezīme. Piemēram, supermačos tā nav. Tāpēc tiek uzskatīts, ka Pasaules ārmeslinga federācijas, tu esi čempions, tu esi labākais. Pat ja tas ir amatieri, vienalga. Iedomājies, ka tev 30 sportisti tavā kategorijā, un tev gandrīz ar katru ir jāizcīnās, lai būtu pirmajā vietā. Ja? Un vēl ar tādiem, tā kā ļoti strikti, tas noteikumiem. Jā, Tur ir jābūt visam perfektam. Tev ir jāstāv pie galda. Pirmkārt, tam jābūt stipram, tehniskam, un vēl jāievēro tie noteikumi. Ja mums ir tiesneša tvēriens, tiesneša tvēriens, tas ir tas, ka sportists pēc komandas nekustēties, don't move, viņš nedrīkst kustēties. Viņš notur savu pozīciju, viņš ir nostādīts un viņš ir tagad gatavs lausties. Jā. Un bieži vien, kā piemēram bija pasaules čempionātā, kur Normons Tomsons, es tad tiesāju, pirmais, tagad pēdējais pasaules čempionātā. Jā. Normons vienkārši stāv, un nedrīkst kustēties, jo, ja tu kusties, tā ir piezīme. Un Normons, viņam jau bija viena piezīme tur par elkoni laikam, un tad bija tiesneša tvēriens, un man bija otrs tiesnesis. Es biju pirmais, viņš bija otrais. Un Normons vienkārši, viņš ievilka gaisu, bet viņš ievilka to gaisu tik ļoti, ka viņam sakustējās viss, un viņi pabīdījās uz aizmuguru, bija. Pa lielam tas skatās pie. Jā, tas ir, viens pus muļķīgi, kas būtu jāmaina īstenībā. Jo, ja tu sakusties tajā tiesneša tvērienā, sportists sakustās tā, ka tas īsti nedod nekādu pārsvaru. Priekšrocību, jā. Tev nekāda pārsvara nav no tā, ka tu ieelpo dziļi gaisu un tev pleci, viss zikā. Protams, tu it kā dari vienkārši tādu parastu cilvēka funkciju, tu elpo. Jā, bet nevar aizliegt, tā neelpo. Viss tur vienkārši. Un tu stāv jau tur cilvēks, jau ar zils palicis, nevar to elpu vairs noturēt. Jā, Cik ilgi to tiesneša tvērienu liks tikpat labi? 30 sekundes. Vai ne, tu tur aizmiedz, ka tikai nepakustētos. Un redz, un tas ir tas,
kāpēc mums vajadzētu, mums jāmaina tas viss. Labi, bet tā jau jūs arī strādājat, jā, tāpēc jau katru gadu jums ir tiesneši lielie semināri, arī to es aktīvi iekšā tajā visā par noteikumu lietām, vai ne? Jā, es 2. gadu pēc kārtas, jau 1. gadu, kā mums ir referee training komiteja. Tiesnešu apmāca pasaules tiesnešu apmācību komiteja, kur es esmu iecelts galvenais komitejā, un mēs tur mainam noteikumus. Mēs mainām viņus, mēs pielāgojam, rakstam vairāk, jo mēs ārmeslīgs grib būt olimpiskais sporta veids. Ja? Kā jau viss? Sākot no invalīdiem, ja? Sāksim ar to disabled klasi, tad pēc tam iespējams ar laiku būs arī pārējie varēs piedalīties. Bet ir tik daudz noteikumu, kas ir jāizpild. Pirmkārt, mums noteikumi, Pasaules ārmeslīgu federācijas noteikumi ir rakstīti uz 30 lapām vai 25, kaut kas tāds. Tas ir daudz par maz. Mums ir jābūt aprakstītiem, tur es nezinu, vismaz uz 150 lapām noteikumiem. Visam jābūt perfekti rakstītam. Jebkura, kur var piesieties par kaut ko, tam visam jābūt ir uzrakstītam. Un tas ir tāds darbs. Es nebiju iedomājies, ka tas vienkārši tur, mēs katru to punktiņu, piemēram, to, kā tagad, vai piemēram, tāds sīkums, vai kā mums ārmeslīgā, būtu vienāds tas, lai nebūtu nevienam priekšrocības, tātad nedrīkst aiztekt kauliņu, īkšķa kauliņš, viņam jābūt redzamam, bet kam jābūt redzamam? Tiesnesim vai sportistam vai abiem? Mēs par to tagad. Tas nav uzrakstīts, un ja tas nav uzrakstīts, tas nozīmē, ka viņi var to pārkāpt vai interpretēt protestu par to. Tad arī tādam sīkumam jābūt uzrakstītam. Tiesnesim, kas ir pirmais tiesnesis, tikai viņam ir jāredz tas kauliņš. Nevis sportists, viņš stāv. Kā sportists? Jā, viņš varbūt ir ielīdz tādā pozīcijā tur uz leju, jā. Kad... Un viņš bļauj, kauliņš, ja? Un ka viņam jābūt atsaktam. Un galvenais, lai tiesnesis tur redz, bet, es kāpēc to stāstu, jo pat tādam sīkumam. Ja. Mums ir ārmeslīgs, ko mēs laužamies ar rokām, bet mums ir jābūt arī aprakstīt, kur tajā brīdī kājas pozīcija, kājas nedrīkst atrasties pretējā galda pusē, pirms starta vienai kājai jābūt uz grīdas, pēc starta kājas var, kaut vai tu tur var arī gulēt uz tā vēdera, ja? Visam šitam ir jābūt uzrakstītam. Arī daudz, kas nav rakstīts. Noteikumi ir ļoti maz uzrakstīti. Jā, tad tas ir vēl milzīgs darbs. Man liekas, ka tas pirmais solis ir tikt tās World Games, kas pasaules spēles pirms olimpiskajām. Jā, powerliftings, piemēram, tur ir ekipētais, bet ir. Jā, tikai ekipētais, ja nemaldos, ir tais pasaules spēlēs, bet ārmeslīgs vēl tur nav ticis. Jā, tad tas ir tas pirmais solis, faktiski, uz ko vajag tēmēt. Ja grib tādu lietu kā ārmeslinga olimpiāde. Tagad būs Dubajā. Būs Disabled junioru kaut kā olimpiāde. Ja? Tas ir kā olimpiskās spēles, tikai priekš... Paralimpiskās. Paralimpiskās spēles junioriem, laikam. Jā. Dubajā 2 dienas. Nē, viņi būs nedēļa, bet ārmeslīgs tur tagad šogad ir ticis. Tev ir kaut kāds solis. Tas jau ir kaut kāds solis, jā. Jo viss tur... Tas ir ļoti lēni, viss notiek. Par to runā jau tik ilgi, cik es esmu vēl pirms manis. Klausies, ja tāds sports kā breakdancing, jā, tika olimpiādē pagājuši, kad mēs visi vēl aizvien izbaudam tos mīmus, jā, austrālieti, kas ir ar tām zaķīšu austiņām, ko viņi tur, tās bija vienkārši drausmas, bet ja tas varēja tikt, tad klausies, neizklausās nemaz pēc neiespējamās misijas. Tad tie, kuri ir atbildīgi par breakdance, atbildīgi organizatori, tur visi prezidenti un tā tālāk, sekretāri, tad perfekti darbu. Jā, no vadības viedokļa tur viss bija izdarīts vienkārši jo ne jau līdz pēdējiem. Tur neko nedara. Sportisti piedalās.
Jā, bet tuliņās man ceru, ka komentāros neuzbruks jau par to, kā tu uzdrošināji šitā pateikt par breakdance kaut ko. Breakdance foršs sporta veids. Breakdance ir... Es nezinu, jā, es viņa atceros, tas- kad 9. klases disenēs tas bija baigi labais sporta veids. Jā. Visi, kas bija kaut ko iemācījušies, aiziet, mauca kaut Griezās ko. uz grīdas. Jā, satīrīja vienkārši grīdu. Pēc tam pēc tās disenas skolas apkopēja bija mazāk jātīra. Nē, nu, tas ir ļoti skatāms. Jā, nu, man Tas ir patīk. tāds, bet tu pieminēji tos protestus un tā tālāk. Jā. Tas ir kaut kas vēl viena lieta, laikam, pie kā būtu baigi jāstrādā, kas šausmīgi padara ārmeslīgi neskatām tie entie protesti. Mēs esam šogad pasaules čempionātā, kas tur pirms tam pamainījām to procedūru, testu iesniegšanu. Ko var protestus iesniegt, ko nevar. Un aptuveni tagad ir tā, ka mēs, nu, tāpat kā mēs runājam par to, ka noteikumi attīstās, un šis ir viens no tiem īstenībā, jā, piemēram, kādreiz varēja, mums ir tā, ka bija jāmaksā 50 eiro, ja tu iesniedz protestu, Jā. pirms pāris gadiem. Iemaksā 50 eiro kapteinis, piemēram, komandas, ja? Un viņš protestē par kaut kādu lietu, ka tur īstenībā tiesneši palaid garām, tam bija tur iezīme pirms tam, ja? Tur elkoņi pie. Tad tiesneši skatās kamerās, apskatās, vai tur tiešām bija, un tad pieņem vai noraida to protestu. Ja? Tad bija ļoti liels hauss un bardaks. Visi vienkārši skrēja 50 eiro. Nav liela nauda, ja? Īpaši lielajām valstīm, kuriem ir kaut kādas sponsorētās, viņiem ir daudz naudas, viņi tikai stāv aptuveni, met to naudu un tikai protests. Vienalga, tur ir kaut kas vai nav. Tikai sportists vinnē. Bet tad viņi, protams, dabū kaut kādu finansējumu. Tagad bija uztaisīts, ka man liekas, ka pusfinālos, finālos vai arī nu, tur ir ko stāstīt ilgāk un tā dziļāk, bet princips tāds, ka mēs noņēmām kaut kādas lietas, par ko nevar vispār protestēt, piemēram, par tiesnešu tvērienu. Jo, tiesnešu tvēriens, ja mēs skatāmies, ka mēs neskatāmies vairs palieninājumā, piemēram, nu tā kā, Jā. jo visi kustās. Ja Protams, uzliec bišķiņu lēnāk. Kaut kā vienkārši elpošana redzēs. To, ko mēs runājām, ja? Un vienalga, kas viss sakostās, tas nav iespējams. Jebkurš cilvēks, jebkurš tas kapteinis, kurš protestēs par tiesnešu tvērienu, viņš uzvarēs. Tā arī būs. Paildzina to laiku vispār, čempionātu laiku un visu tas paildzina to skatāmību, kā tas nav skatāmību. Kas tur notiek pie galda, ko nezinu. Tev YouTube'ā rāda video, piemēram, rāda to video, pēkšņi pazūd cilvēki. Uzliekts protests. Kas tur notiek? Tur tagad ir minūtes 5, jā, tur nekas nenotiek. Tāpēc tika palielināta protestu iesniegšanas maksa. 50 eiro, man liekas, tagad ir. Un ja tu zaudē, tagad tavu protestu noraida, tā konkrētā, tur, Bulgārijas komanda, ja, iesniedz protestu, ja viņi 2 reizes zaudē, tad pēc tam maksa palielinās. Un, piemēram, tur tas formāts bija, ka top 8 labākie sportisti, ja, tur var tikai 1 reizi protestēt. Nevar tagad 3 reizes mačā, tagad protests katru reizi. Un tad tas tiešām tas briesmīgi. Nu jā, jo, ja, kādreiz mēs tajā pašā tur basketbolā vai kaut kur, jā, kad ir tas trener, tas coach challenge, jā, kad tu vari par kaut kādu situāciju, jā. Jo tur, protams, par to ir sankcija pēc tam, ja tu pieņemsim tavs coach challenge, pieņemsim tur basketbolā, viņi aiziet noskatās, nē, tātad lēmums tiesneši bija pareizi pieņemts, tad tur bija, tā sankcija gluži nebija, jā, bet, pieņemsim, tu zaudē kaut kādu 1 minūtes pārtraukumu. Jā, un tad tur ir mazāk. Tad tev ir iespēja mazāk paņemt tur spēles laikā kādu minūtes pārtraukumu un visu. Es nezinu, ko ārmeslīgā varētu tur tā, bet, laikam jau šobrīd arī tas ir tas ierobežotais protestu skaits, laikam, cik tu vari iesniegt. Jā, tā kā tev, ja tu
vairākas reizes protestu noraida, pirmkārt tā maksa palielinās, un tad jau cilvēks sāk domāt, ja tur 200 eiro jāmaksā par vienu protestu, ja, pieņemsim, viņš, tomēr 200 eiro ir nauda, ja, un viņi jau sāk domāt, vai vajag vai nē, un tad viņi tiešām skatās, ja nu tur ir tiešām tiesneši kaut ko palaid garām, tad tikai. Jā. Vai arī man patīk tas, kas mums vēl nav tajā VAFā, tajā Pasaules ārmeslinga federācijā, bet kas ir supermačos. Ir tas challenge, tas pats, ko tu teici, ja? Piemēram, East West ir tas challenge flag, ja, saucamais. Izliek, ja grib par kaut ko protestēt. Trāk, ja tas tiek noraidīts, viss tu vairāk nevar. Tev nav iespēja vai. Jā, tad tev ir jābūt 100% pārliecinātam, ka tur kaut kas bija vismaz. Tā, ka tu tagad viņu izvicinās un tagad viss beigās tu esi pazaudējis. Jā, katru reizi pēc katra. Jā, tad tu vienkārši viņu tur cilās. Nē, es izaismu. Tos tur kārtīgi noslaucīja, jā, ātri cīņa, nekas. Jā. Labi, bet tas ir, labi, supermačos to varbūt ir vieglāk arī izdarīt, jo, tas ir tāpatās, kā pieņemsim vienu, hokeja spēli tu skatītos, jā, vienu konkrētu. Tad viens supermačs ir viens supermačs. Tur ir 2 atlēti. Tas nav tikai turnīrs, jā. Piemēram, tur pasaules čempionāts turnīrā. Tur jau iet grūtāk, jo tur ir tie 30 sportisti kategorija, jā. Bet tur atkal ir 1 pret 1, tad 2 sportisti, kas vienkārši cīnās. Tur vēl jā. To ir, laikam, jā, tā būs tā problēma, kas baigi jārisina. Bet dažreiz ir ļoti svarīgi, lai komandas kapteinis tiešām vēro, jo dažreiz ir pieļauts tiek lielas, ka sportists zaudē ne viņa vainas dēļ. Tā kā tiesnešu vainas dēļ. Nē, protams, jo... Tiesnesis nepamanīja, tas ir normāli. Cilvēcīgais faktors. Jā, tāpēc tam protestam mēs uzskatu ir jābūt, bet mums ir jāsakārto, kā tas tiek iesniegts, par ko var iesniegt. Bet arī mēs, kad sniedzam tos tam apstiprināšanu, piemēram, kaut kādu. Tas ir kā latviski executive board mums. Jā. Nenāk prātā, kā Latvijas to pateikt. Izpildu vara. Izpildu direktoriem pieņemsim, ja? Kuri apstiprina to visu. Tad mēs esam tiesneši un mēs to taisim, tad mēs arī tos protesta iesniegšanas formas un vispār par to procesu, procedūru mēs darām tā, lai tas būtu godīgi. Tas ir pats princips tiesāšanai, ka tev jābūt ir, godīgam un balstoties uz noteikumiem. Ja? Jā. Lai abiem sportiem būtu vienādi noteikumi. Vienādi iespēja uzvarēt. Vienalga, kas viņš tev ir. No noteikumu viedokļa. Ja tas, ka tu esi fiziski pārāks vai tehniski, tas ir cits. Jā, lai viņiem būtu vienādi. Tāpat arī protesti. Jā, labi, tas ir protests. Tur man liekas, ka mūžīgi ņemsies par to visu. Bet tur arī jums būs tās 150 lapas, kas ir nepieciešams. Tikai aprakstiet, par ko var un ko nevar protestu taisīt. Faktiski. Jā, tur varēs rakstīt un rakstīt. Tā tad, labi, tas ir tie protesti un pārāk tas tālākais. Tu jau te pieminēji, jā, tur Larat, jā, tev cīņas, tā kā varētu būt tās tavs, augstākais līmenis, bet lai gan, nē. Bet, ja tā padomā pasaules, ko tu labāk domā? Kas tavā skatījumā būtu augstāk līmeni tiesāt? Pieņemsim tādu turnīru kā East versus West? Jā. Vai tomēr pasaules VAF, pieņemsim, pasaules čempionāts, fināls? Jā, es domāju, ka tas ir ļoti līdzvērtīgi. Pasaules čempionāta fināls, piemēram, kaut kādā 110 vai smagie, kas ir plus 110 kg, ja, kur ir īstenībā arī mazie 80, 70. Tāds līmenis ir. Vāji cilvēki uz pasaules čempionātiem nebrauc. Jā, tur ir tāds līmenis un tāds sagatavotības tas līmenis, ka tas ir. Jo īstenībā jau gandrīz visi tie supermači, tie saucamie profesionālie sportisti, kas tagad ir East West un pārējos dažādos tur supermaču turnīros piedalās, viņi visi ir nākuši no tā amatiera, taču, vai ne? Jā, un tāpēc tāpatās kā tas tagad tur tas Georgijs Cvetkovs, piemēram, tas bulgārs, viņš ir bijis vairākas reizes pasaules čempions VAFā. Tas nozīmē, ka tiesāt VAF amatieru finālus, es uzskatu, tas ir tikpat līdzvērtīgi
tiesāt East West, piemēram, to pašu. Tad tu viņus likt faktiski, vienā plauktiņā liekam. Izņemot to, ka VAF ir vieglāk, tiesnesim vieglāk ir strādāt. Tāpēc, ka tur ir konkrēti noteikumi, kur nav nekādas pielaides. Tev ir, tu redzi alkoņu piezīmi, tu tur redzi alkoņu piezīmi. Tajos supermačos tur ir kaut kādi nedaudz citi noteikumi, kur mēģina uztaisīt, lai tas sporta veids ir skatāmāks, lai vairāk skatījumu, lai lielāks tas pēc skatās. Protams, jā. Sponsors piesaist tā tālāk, tas ir nauda. Bet, te ir Vafā ir prestižs, jo tur naudas nav nekādas. Bet tev kā tiesnesim, būsim godīgi. Tiesneša darbs ir viens diezgan nepateicīgs, vai ne? Jā. To es bieži noteikti visu kaut ko patīkam dzirdējis pēc tam arī par sevi gan jau. Jā. Ir kaut kādi gadījumi arī, kas nāk prātā? Jā. Tos pirmais gadījums 2018. gads Turcijā bija, man liekas, Antālijā. Turcijā bija pasaules čempionāts. Es tiesāju Grūzīnu kaut kādu, neatceros, pret kaut ko arī neatceros. 2 sportisti, vienā sakot. Un es visu vienmēr cenšos un arī daru pēc noteikumiem, man vienalga, kas tur ir pie tā galda ir lielam. Tur bija kaut kāda situācija, kad Grūzīni zaudēja. Un kā mēs zinām, Grūzīni karstasinīgi ļoti cilvēki. Un man pēc tam kaut kādi viņa draugi vai tur komandas biedri, vai kas man rāda šo te uz mani ar pirkstu. Iesim ārā un tev būs tur nogriezīs galvu tev. Un tas bija pirmā reize, tāds, konkrēts, tie draudi pa lielam, ja. Un es, tā bišķiņ bailīgi sabijies, protams, loģiski. Ko es izdarīju tajā laikā, ko profesionāls tiesnesis nevar darīt, bet tad es sev neuzskatīju par profesionālu tiesnesi. Tad es uz agresivitāti atbildēju ar to pašu. Ja? Es arī viņiem tur, davai, tad ejam ārā, jā, aptuveni. Tagad ejam, ko tu tur man te rādi, ja? Es it kā nobijos, loģiski, bet mans pirmais tā reakcija bija ar agresivitāti. Tur, paldies Dievam, nekas nenotika. Viens neko neuzbruka, nesit. Tas ir emocijas tajā brīdī. Tam varbūt cilvēks apskatās, ka tam sportists zaudē, vienalga. Tad man bija vēl sportists poļu Aleks Kurdeča, milzis, pārpat 2 metri, tur kaut kādas 180 kg viņš sver. Liels, teiksim tā. Un viņš lauzās tajā top 8 bija Ukrainā. Lauzās par iekļūšanu. 8 ar Bulgāru Krasimīru Kostadino viņš lauzās. Un es tiesāju to supermaču. Bet tā kā tie supermači arī gāja pēc VAF noteikumiem. Un viņš zaudēja. Ja? Kaut kā viņš bija daudz lielāks. Pat Krasimīru tur kaut 40 vai pat vairāk kilogramu smagāks. Viņš zaudēja un viņam likās, ka tiesnesis ir vainīgs. Un viņu pirmo reizi redzēja to Aleksu. Ja? Un viņš bija pavisam iesācējs, varētu teikt. Arī emocijas nemācēja savaldīt. Un man tad likās, viņš kaut ko dusmojās uz mani pie galda. Un man likās, ka viņš man vienkārši tā. Es esmu neliela auguma, salīdoši ar viņu. Viņš man tā. Arī beigsies. Tā izskatījās, tā enerģija bija. Un es nebiju pieredzis pie tādiem. Mums te Latvijā nevienu nedraud un nesit un tā, ja, kur es biju tiesājis. Un arī kādā Norvēģijā, kur visi ir ļoti toleranti. Par Norvēģiju nemaz nerunāsim. Jā, tagad pēdējo reizi bija tiešā tāda, ko es atceros, East West čempionātā. Es biju pirmais tiesnesis, lauzās tāds sportists viņš ir no Krievijas, bet viņš ir, man liekas, no kaut Ingušētijas, nezinu, kā pareizi nosaukt. Un otrs bija amerikānis, ja. Un viņi lauzās, un viņš zaudēja. Bet tā bija par, man liekas, ka 110 kg. Tā kā pasaules čempiona tituls. Viņam piederēja tam Krievam, ja? Un tad viņi savā starpā lauzās, un tas amerikānis viņu vinēja.
Protams, ja tu nemāki zaudēt, ja, un tev liekas, ka uzreiz jāmeklē vainīgie ir. Kurš ir vainīgs, ka tu tiesnesis? Ne jau es, Pirmais taču. ne jau es zaudēju, es biju vājāks, tas otrs bija stiprāks vai veiksmīgāks, es nezinu, ja. Bet tiesnesis vainīgs, un tad viņi man, es pārģēbos, tas vienkārši tikko notika, principā, pirms mēneša. Es gāju pārģērbties backstage'ā, un viņi man arī lieli veči, ja, nu varbūt ne tik lieli kā tas, kur dečē, ja, bet, nu, tāpat lielāk par mani, un divi man nāk virsū tādi bārdēni tieši te čečeni, ja? Nu, tev, un viņi man nāk un saka, viņi krieviski māk runāt, viņi videl tur kaut ko, ja? Piezīmi. Un es viņam tā kā es jau esmu ar pieredzi pret tādiem, vairāk vai mazāk, tad es viņam saku, vai первых, nu, pirmkārtām, tu man nesaki tu, nerāda pirkstu. Un viņš man saka, ko tu man izdarīsi? Saprot? Un tad es aizdomājos par to, nevis tajā brīdī, bet bišķi vēlāk, es aizdomājos par to, ka mēs jau esam tā baigi neaizsargāti tiesneši. Jā. Tam jābūt ir uzrakstītam. Tas ir uzrakstīts, bet tas ir tikai pie galda ir uzrakstīts. Ka ja tu ar necienīgi izturies pret tiesnesi vai draudi vai vēl kaut ko, tad tev būs tur naudas sods diskvalifikācija, ja? Bet kā ir ārpus? Kā? Tu pa lielam sanāt, ka tu neaizsargāts esi vispār. Tev var iedot pa galvu, ja mēs tur, ja? Un viss. Un tas būs kā vienkārši, tu vari policijai. Nu jā, bet tas jau ir. Bet es tagad uzskatu, ka ir jābūt tādam rakstītam noteikumam, kā, ja tu draudi tiesnesim, tad arī no supermaču, no tādas organizācijas, profesionālas organizācijas viedokļa, ir jābūt tam uzrakstītam, kā, ja tu draudi, vienalga, mutiski vai nedodies fiziski vēl, ja, tad ir jābūt kaut kādiem sodiem. Sods, nauda, vai tev nesamaksā par to, ka diskvalifikāciju, tur pusgads, tieši tāpat kā par kaut kādu aizliegtu vielu lietošanu, ja? Jā, tad es piekrītu, jā. Tā kā, tajā brīdī man bija tāds, jā, ko darīt, bet, tādiem cilvēkiem vienkārši ir jāstās acīs un, laikam, jārunā mierīgi, es nezinu. Es bez agresivitātes. Nē, cits saprot tikai zobu pret zobu, jā, tādā variantā, bet, jā, es piekrītu tev, ka, jā, nav aizsargāts tas tiesnesis. Piemēram, es uzreiz tā mēģinu tā domāju arī kaut kādos bišķiņu, kā ir, piemēram, tādos sportveidos, kas jau ir tagad drusku lielāki, jā, un jau varbūt ir gājuši tam visam cauri. Viņam, piemēram, tikpat labi var vienkārši uzbrukt arī kāds, nezinu, viņu ne jau, piemēram, tieši no viņa konkrēta komandas, jā? Jā. Tā, sportists, bet vienkārši fans. Jā. Kāds, kurš ir aizbraucis atbalstīt, jā? Un tad sāk domāt, bieži vien, piemēram, par kaut kādiem fanu savārītiem sūdiem, kas atbild. Tad mēs zinām, pieņemsim, tie bija, nezinu, tur Latvijas izlases fani, viņi uztaisīja sūdus, kad viņi saņem, federācijas sodu, jā. Labi, to var tādās starptautiskās spēlēs, vai vienalga, ja, tad, vai arī soda kaut kādu konkrēto klubu. Viņiem tur ir iedots, piemēram, kaut kāds klubs aizved, tik tur spēles bez mājas, pie tukšās vienkārši tur stadionā. Jā, ir redzēts, ka futbolā vienkārši tukšs stadions stāv, tikai tāpēc, ka fans arī ko izdomāja nekārtības, ja kaut ko. Tā nelaiž iekšā, jā, tev sport. Jā, viņi vienkārši pie tukšām tribīnēm aizved spēles vai kaut ko. Es man liekas, esmu redzējis pat tādu kaut ko, jā. Jā, varbūt, jā, ir jāmēģina varbūt domāt, jo, tas tiesnesis viņš ir nepateicīgs darbs. Bet mēs esam pateicīgi, ka tu to darbu dari, jā, jo tu mums ārmeslīgi esi tagad līdz ar to gan mūsu līmeni, kā tādu ārmeslīgam. Līdz ar to arī šobrīd jau ietekmē augstāk, ja, Eiropas pasaules līmenī. Tā, mēs par to gan vajadzētu būt pateicīgiem, bet vienmēr jau atradīsies kāds, kuram kaut kas nepatīk. Bet jā, nezinu. Es vienkārši, tas ir kārtējo reizi, tā kā visur stāst, ka ja tu dari to, kas tev patīk, un to, ko tu mīli, tad kaut kā tie apkārtējie cilvēki redz, novērtē, ja, un ja tev vēl ir iespēja, kā man tagad, mainīt kaut ko tajā sportveidā, ko tu mīli, ja, tas ir perfekti. Vajag labie vārdi, ar ko var pabeigt. Jā. Vai ne? Droši vien, ja tu tā saki. Šitas baigi labi izklausījās tāds ritīgi tādi noslēguma vārdi. Tā kā. Jā.
Bet jā, tad liels paldies par sarunu. Paldies tev, ka uzaicināji. Bija arī interesanti paklausīties. Cerams, arī tur skatītājiem Man būs liekas, ka es interesanti. te pārāk daudz, vēl vairāk nekā Modrs runāju. Es pat nezinu, es gudīgi nepiefiksēju, cikos mēs sākām. Nē, Modri tu nepārspēsi. Modrs bija stundu 40. Tas, ka cilvēkam ir ko stāstīt. Bet cilvēkam ir ko stāstīt. Un es domāju, ja pēc gadiem 10 ar tevi parunāt vēlreiz. Ja man būs tā laime un tas viss palikt tajā visā, tad jā. Tad es domāju, mēs arī veco rekordu varētu labot, jā. 10 gadiem, oho. Nē, es tikai tā. Tas kā piemērs. Padomā, cik ilgi. Forši. Tikai paldies, ka atnāci. Paldies, ka pastāstīji, padalījies. Veiksim arī tagad turpmākajās darbībās. Gan ārmeslīgi tiesnesim, gan Latvijā, gan starptautiskajā līmenī. Un veiksim darbā. Jā, Saka, lai izdodas. Paldies. Paldies tiem, kas skatījās. Vislabāk. Paldies visiem. Čau.